sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Bet oāze turpina zaļot. Šodienas rakstu vieta. Tūkstnesi viņš atkal pārvērš par ūdens dīķi un sausu zemi par avoksnainu. Viņš tur nomitināja izsalkušos, ka viņi tur uzcēla pilsētu, kur dzīvot, un apsēja tīrumus un dēstīja vīna dārzus, kas nesa bagātus augļus. 107. psalms, 35. līdz 37. pants. Šodienas pārdomas. Oāze ir atklāta ūdens vieta tuksnesī, ap kuru veidojas apkārtējai videi pilnīgi atšķirīgs skats. Ja apkārt ir smiltis vien, tad oāzē rosās dzīvība. Un lai arī cik karsti vēji pūstu tuksnesī, oāze turpina zaļot, jo tā ir nodrošināta ar ūdeni, kas nāk no dziļiem avotiem. Ja pat tavi apstākļi līdzinās tuksnesim, apzinies, ka ar tevi kopā šajos apstākļos ir pats Dievs. Viņam jau ir plāns, kā karstās smiltīs likt izplūst avotiem, tā, ka veidojas ezers. Piekļaujies viņam, un tev kļūs pieejams pārdabisks debesu ķēniņvalsts nodrošinājums, kas nāk no visdziļākajiem avotiem, no paša Dieva. Šodienas lūkšana. Visu varenais Dievs, patiesi viss tev ir iespējams. Paldies, ka tu pārvērt manu tūkstnesi par auglīgu oāzi. Paldies, ka strādā pie manis un caur mani. Es izvēlos sekot taviem norādījumiem. Jēzus vārdā.